ļoti svarīgi. Kāpēc svarīgi visi šie jautājumi, par ko mēs runājam? Tāpēc, ka lietas, ko mēs ievadām savos ķermeņos, ja, gan fiziskajā, gan emocionālajā, gan mentālajā līmenī, gan arī garīgajā līmenī, tās var būt vai no pozitīvas, ja, kas atļauj mūsu vertikālajiem enerģijas kanālām būt brīvam un atvērtam, un tas nozīmē, ka mēs varam brīvi un atvērti saņemt informāciju no augšas, no Dieva, no augstākās apziņas, no savas dvēseles, sauciet viņu kā gribat būt, pēc būtības tas ir viens un tas pats. Ja? Vai arī šīs lietas var būt mūsu vertikālo galveno enerģijas kanālu bloķējošas. Kur mēs paši piederam? Vai mēs piederam pie tiem, kuriem nauda ir aizmiglojusi skatienu? Ja? Un bieži vien mēs nesaprotam, kā nauda aizmiglo skatienu. Mēs iesākam darīt kaut kādas it kā skaistas lietas, ja, izplatīt kaut kādus tur uzturbagātinātājus un tur tādu brīnumu zālīti, šī tādu brīnumu zālīti, ja, un tā esam lielās multilevel marketing sistēmas apakš sevis, ja, bet ko mēs izplatām, ja? Reāls pārtiks vietā mēs izplatām kaut ko, kas ir no pārtiks izvilks, kas jau ir gandrīz vai tikpat kā neasimilējams, ja? Mēs atbalstam kaut kādas firmas tā vietā, lai atbalstītu kaut ko reālu, ja? Tātad reālu pārtiku, dzīvu, ēdamu pārtiku. Tātad praktiski tiek patērēts daudz vairāk. Mums nav pārapdzīvotība šeit planētai kā galvenā problēma, bet mums ir ība. Un viena lieta, kam es īpašu uzmanību gribēju pievērst, ir tas, ka pat garīgi cilvēki, ja, kuri cīnās it kā par kaut kādu progresu, par planētas glābšanu, par tam līdzīgām lietām, ja, neredzot kaut kādu kopainu, ja, viņi ar vienu roku mēģina kaut ko celt, bet ar otru roku un abām kājām pilnīgi un totāli nospār to, ko viņi ir darījuši. Ja, gan uz iekšu, gan uz āru, gan uz augšu, gan uz leju. Ja, un to starp citu redz arī mūsu indigo bērni, kristāliskie bērni un tā tālāk. Ja? Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņiem nav pieņemama izglītības sistēma, ja? Kurā 3/4 ir dezinformācija. Neatbilst šim te kopējam labumam, tad pārbaudiet, pajautājiet paši sev, vai es vēlos atbalstīt šo struktūru, vai es nevēlos atbalstīt šo struktūru. Vai es vēlos strādāt GlaxoSmithKline par grāmatvedi. Ja es tur strādāju pa grāmatvedu farmācijas firmā, tātad es atbalstu šo te farmācijas industriju, kas praktiski ir cilvēki indētāji. Un tā tālāk. Ja? Un atcerēsimies to, ka daba ir vislabākā skolotāja. Mums nav jāizpēta kaut kādi jauni likumi, mums jāatcerās ir vecais labais, ko ir zinājuši kultūras miljoniem gadu pirms mums. Un mēs zinām to, ka mūsu zeme, mūsu planēta un cilvēks ir daudz vecāk nekā vēstures grāmatas stāsta. Ja? Un jāatcerās, ka dzīvošana saskaņā ar dabas likumiem, ja, gan attiecībā uz mūsu ķermeni, gan attiecībā uz visu dzīvību un dzīvo, kas uz planētas ir kopumā kā tādi, ir vienīgā garantija veselīgai, harmoniskai dzīvei. Ja? Un starp citu, šeit jāsaka piebilst ne tikai dabas likumiem, bet arī Dieva likumiem. Dabas likumi vairāk nosaka mūsu, kas piezemēto pusi, Dieva likumu mūsu garīgo, un latviešiem bija tās teiciens, ka mūsu tās trīs stūrakmeņi, ja, fundaments, uz kā mēs stāvam, ir Dievs, daba, darbs. Ja, tātad Dievs augšā, daba apakšā, un mēs kā cilvēki pa vidu, kas ar savu darbu savieno augšas ar apakšām. Labadiena! Man ir īpaši gods būt šeit tagad Liepājā, jo Liepājā ir manas saknes. Es esmu šeit dzimusi, šeit ir mani vecāki, šeit ir visi mani senči, un es esmu vienmēr jutusi viņu atbalstu. Un tāpēc laikam nav nejauši, ka šī vienošanās, tāda sanākšana ir notikusi Liepājā, jo šeit ir tie īpašie vēji un brīvība, iekšējā brīvība visiem liepājniekiem ir bijis visos laikos, kā pamats sauklis un nostādni. Tā bija zīme par to, ka es esmu aizgājusi no sava pirmavota, no Dieva, no radītāja. Un prāts bija radījis šīs robežas, kurām netika cauri saules stari. Iespējams, kā daudziem no mums kaut kas līdzīgs ir noticis, kad kādu brīdi zūd šī saikne ar pirmavotu. Ja vēl gadus 5 atpakaļ visums pulsēja ar tādu informāciju, ka spēks ir grupās, nelielās grupās, kurās mēs katrs atstrādājam tās lietas,
kas mums ir būtiskas, un apmainījāmies ar to informāciju, kas mums tajā brīdī ir vajadzīga, tad tagad ir tāda sajūta, ka visums vibrē vienā vārdā, un šis vārds ir vienotība. Jo vienkāršāk un vieglāk ir mūsu iekšējā telpa, jo vieglāku un vienkāršāku telpu mēs radam ap sevi. Un viss traucējošais, kas mums ir bijis, pazūd. Tādā veidā mēs novācam tos šķēršļus, ko paši sev esam radījuši, ne jau kāds cits. Un tāpat kā cilvēks, kas caur ieelpu uzņem informāciju un to asimilē sevī, un caur izelpu attīra no sevis visu lieko, tāpat dara arī zeme. Tās izelpa ir krāteri un vulkāni, kuri met ārā to lavīnu, to lieko, kas zemē vairs nav vajadzīgs. Tātad zeme ir dzīva būtne. Tā ir savi orgāni un savi enerģētiskie centri. Tā ir asinsrite un nervu sistēma. Un tas ir tikai un vienīgi mūsu rokās dziedināt savu planētu, attīrīt un savienot pārautās enerģētiskās saites un atjaunot un stiprināt esošās saites. Tātad ir pienācis laiks zilajam kalnam atdot viņa zemes centra spēku, jo visas spēka vietas ir savienotas ar zemes centru. Un tādi zilie kalni atrodas mums visapkārt. Katrā sētā, ciemā, apvidū ir šīs spēka, jeb pastiprināts enerģijas vietas. Tie ir gan koki, gan akmeņi, akmens krāvumi, kalni, pilskalni, strauti. Mēs tiešām esam ar to bagāti. Lai cilvēki nāktu kopā, ir vajadzīgi garīgie centri, kuros iedarboties. Un tādu centri mums ir daudz, bet man liekas, ka ļoti pietrūkst apkopojoša informācija. Jo ir mums tādas dvēseles, kas ir savā ceļā stipri pavirzījušās uz priekšu. Par to, vai mēs varam kā ietekmēt Latvijā notiekošos procesus. Vairākums no grupas piekrita, ka varam, bet galveno viņi izvirzīja katra paša individuālo darbu ar sevi. Un tas, laikam, ir pirmsākums un visa pamats. Tad es šo vienotību un līdzsvaru savā zemē nesu. Stipras tā ir saknes un ražīgi zari un augļi. Es lūdzu, lai mana zeme gaismas vienotībā starotu un caur šo gaismu vienotību un līdzsvaru ar citām zemēm atjaunotu. Jo visas tās no viena avota ir nākušas. Es lūdzu, lai planēta Zeme vienotību un līdzsvaru iegūst, jo ar to mana zeme ir vienota, un es tur esmu. Pateicos visiem, visos, visumā. Personīga mandala nozīmē, ka jūs atverat un paplašinājat savu apziņu. Pirmkārt, apziņu. Neskatoties uz to, ka mandala pēc Karla Junga ir saistīta ar zemapziņu un ar virsapziņu, ja? Bet pirmais solis ir ar savu parasto apziņu. Pēdējos 50 gadus es nodarbojos ar klubu. Oficiālais izveidoju klubu, kur cilvēki nāk, dažādi cilvēki, jaunieši, vidēja paudze, veci cilvēki nāk. Un, ko dod šis klubs? Klubs dod vienību un cerību. Pēc tam es saku, pat ar sevi dziedu A, O, U, I, O un tā tālāk. Man ļoti tas patīka. Pēc tam es viena kompānija kaut ko parādīja, tā mēs spēlējamies. Un citiem arī gribēs. Tāpat kā Maija Kazikai man atnāca ideja, varbūt mēs varam to darīt kopā. Jā, mēs to darām. Tagad cilvēks var apmācīt sev dziedāt patstāvīgi. Protams, tas prasa darbu, tas prasa laiku, bet tā vai citādāk. Iekšējais balss atver
ārēju balsi, bet ne tikai. Tas nav galvenais mērķis. Iekšējais balss paceļ, paaugstinā cilvēkā vibrāciju, vibrācijas frekvence. Mēs ļoti daudz šodien runājam par pārmaiņām, un jūs zināt, ka nākamas pārmaiņas ir saistīts ar vibrācijām. Un jo augstāk vibrācijas, jo vieglāk mums būs uztvert gaismu. Tāpēc, ka skaņa ir vibrācija, un gaisma arī ir vibrācija. Tikai dažādas frekvences. Un skaņas traukiem ir saistīti ar visumu. Un tad, kad skan gongi, jūs varat, daži no cilvēkiem var dzirdēt tā saucamā sfēras mūziku. Tas ūdens ir no krāna. Varbūt jūs saprotat, ja? Viņa sāk skaņot drusku citādāk. Un ja es skaņošu ilgāk, tā, no sākuma viņa skaņo, izdod tādu divāņu skaņu, bet jo ilgāk es durēšu viņu, jo skaņa būs vājāk, un pēc tam pazudīs. Ko tas nozīmē? Izrādās, ka tas nozīmē, ka viņa harmonizējas, viņa strukturējas. Ūdens strukturējas no skaņa. Nihjana civjana aikana dbašmaja afbarach, važbuhtach haubein vachtachein, aikana dafchnan švoknul hajabein, eilam tachlan lenis juna, eita patsan minbiša, metol delachem valkota, vahailo vatežbuhtā, lalam, Almin. Amen. Mīļie cilvēki, ja ir metodas efektivitāte, es ar visu cieņu pret Freida kungu un klasiskajiem psihologiem un citām lietām, bet, teiksim, ir lietas, ka cilvēks staigā gadu no gada, varbūt reizi nedēļā vai mēnesī, vai kā viņš un mēģina risināt savu iekšējo pasauli ar citām metodēm. Es jums pateikšu, pāris stundu laikā, izmantojot šo metodi, var gūt to atbildi, kas ir domāta tieši tev. Jo tie cilvēki, kas nodarbojas ar šo tēmu, viņi nesaka cilvēkam, kas jādara viņa uzdevums, tā kā es to uztveru savu uzdevumu, ir palīdzēt pieslēgties visam internetam, un tad cilvēkam tieši viņam pienāk šī atbilde domāta tieši viņam. Tādā veidā, kā viņam tas ir. Mēs katrs varam apskatīties savas iepriekšējās dzīves, bez izņēmuma, vairāk vai mazāk patrenējoties, kādam pietiks ar 3 stundām, kādam būs jāpamēģina varbūt ilgāk patrenēties, jo viņam viņa iekšējās apziņa traucē noticēt, kad viņš pats ir ļoti spējīgs ekstrasens sev un citiem cilvēkiem, un viņš ir fantastiska būtne.